Spīķeru koncertzālē jau par ilgadēju tradīciju kļuvis koncertu cikls pavisam maziņiem. Katru gadu pirmsskolas vecuma bērniem tiek iestudētas 4 muzikālās pasakas, izvēloties latviešu un ārzemju komponistu klasiskās un populārās mūzikas melodijas un kādu interesantu stāstu. Saspēlēji jābūt dzīvai, noteikti ir jāizvēlas pareizā mūzika. Pēc iespējas mazāk pagaidām šai vecumā lēnus, garus skaņu darbus, un tāpēc mēs arī ļoti labprāt izmantojam kaut vai daudzos savos citos uzvedumos. Pazīstam operu mūziku, klasisko mūziku, bet mēs to saīsnam. Ukraiņu tautas pasakā Drosmīgais Ivanko galvenajam varonim jāpārvar dažādi šķēršļi, lai atburtu daļo meiteni, kas pārvērsta par niedri un varētu laimīgi aprecēties. Viņus atveido Latvijas Nacionālās operas solists Nataniels Simha-Rasnačs, kurš pirmo reizi dzied ukraiņu valodā, un ukraiņu dziedātāja Lidija Barānova. Viņa izrādē ir kā mīlestības un Ukrainas simbols. Jā, ir noteikti simbolisms, ja salīdzina pasakas sižetu ar kopējo ainu un visu notiekošo. Mīlestība un labais uzvarēs ļaunumu. Es simbolizēju Ukraiņu drosmi, Ukraiņu tautas drosmi un to ticību labajā, ka labais uzveic to ļaunumu ar mīlestības palīdzību. Ļaundaru, Raganas un viņas dēla lomas uzticētas operas solistē Evijai Martinsonai un dziedātājam Matim Ieviņam. Ir kāds jaunais tēls, man vienmēr tiek piešķirta šī loma. Nezinu, kāpēc, varbūt man tās atšteles tādas ļaunas, bet sirsniņā es esmu tāds diezgan jauks puika, bet man patīk pabiedēt dažreiz cilvēkus. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir parādīt, ka mūzika un koncerti, tas ir forši. Tā nav inkvizīcija un arī klasiskā mūzika. Ko māca šī populārā ukraiņu pasaka, stāsta Rīgas Ukraiņu vidusskolas deju kolektīva Perlinka dalībnieces, kuras ar lielu prieku un enerģiju piedalās uzvedumā. Būt dobriem. Būt labsirdīgam un pieklājīgam. Nekā nebaidīties, jo Ivanko ir drosmīgs un mums jāmācās nebaidīties. Tam надо учиться не бояться. За доброту, не за зло. Tā ir par labestību, nevis par ļauno. Šis nav pirmais piedzīvojums. Mēs uz patiešām maziņiem diezgan regulāri nākam. Sākam jau ar vecāko puiku un tagad diezgan regulāri katru gadu. Jums patika? Man patīk ļoti. Arī varēja just, ka viņi ļoti jūta līdz tai pasakā, kas bija un viss tā sakoja gan bailēm, gan uz prieku. Šajā sezonā mazos mūzikas baudītājus gaida arī kafijas pupiņas stāsts ar Johanu Sebastianu Bahu, franču šansoni ar Lelīti Žužu un 3 siventiņu un vilks ar Melo M, Daumantu Kalniņu un Sonoru Vaici. Aneta Lesīta, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.